tagad es jums lūkšu pastāstīt nedaudz par sevi, kas jūs esat, ko jūs darat, un varbūt kā tas saistās ar ģimnāziju, un kurā gadā jūs absolvējāt skolu. Tā, mani sauc Sarmīte. Es tagad esmu pensionāri, atvaļināts virsnieks, pats sev kungs un kalps, finansists un vispārējais. Bet es biju šīs skolas absolventi, 68. gadā absolvēju, un dzīvi izspēlēju tā, kad 2082. gadā, vai 1982. gadā, es atnācu atpakaļ uz šo skolu strādāt. Nu, vot tāds paradoks dzīvē gadās, kad viss mans darba mūžs pagājuši šī skolā, no kuras man savā laikā gribēja izslēgt. Nu, tā viņš bija. Un par skolas gadiem, ja runājot, nu, es teikšu tā, daudz ko mums nebija tas, kas ir jums, varbūt arī nevajadzēja, bet, godīgi sakot, skolas gadi bija feini. Kaut gan man bija diezgan grūti no sākuma, jo es nācu no lauka skolas, no ļoti mazas lauka skoliņas, kur klasē bija tikai 14 cilvēku un skoliņa maza bija. Tāda skola tāda ģimeniski bija un ienākot šī lielā skola, kur ļoti daudz klases un skolas un klases biedri daudz. Bija tā grūtāk pieņemt, bija no sākuma tā maliņām. Bet nekas, es iekļāvos. Bet es nebiju no tām izcilākajām skolniecēm. Savā laikā klases audzinātai nosauc man tā, kā viņi teica, pelēkā viduvēja, bet es neapvainojos. es arī to pieņēmu, es nebiju no sevišķi centīgajām. Un reizēm arī paslinkoju. Un tajā laikā, teiksim, ja bija kaut kāda kreņķi vai bija nesekmīgs atzīmes klases audzinātāji, nāca uz mājām. Bet man bija tā priekšrocība, kad es dzīvoju pie māsas. Mana māsa bija skolotāja un tā diezgan ievērojama skolotāja, un tas arī reizēm man nāda glāba. Bet par skolu runājot, nu, bija daudz kas savādāks. Pat cik mēs jau bijām tai padomu laikā, ka daudz kas bija jābūt tā, kā ir jābūt. Mēs bijām vienādi un bija jāvelk tās formas, gribēja vai negrib, formas bija jāvelk. Un arī uz, teiksim, saviesīgajiem vakariem bija jābūt arī formās, tur nedrīkstēja nākt ar kaut ko citu. Nu, nerunājot par to, ka tev drīkstēja būt kāds gredzentiņš vai auskars. Arī mati jābūt bija sasukātiem un grūti bija tiem, kam bija sprogādi matiem, bija kaut kāda veida viņas jāstiep, lai tas sprogs neredzētu, bija jāvelk visādi, jāpatājas gludi. Nu, tā varbūt mums tāda ziņa liekas, tā nepieņemam. Nu, tā nevajadzēja. Bet citādi es neteikšu, ka mums bija kaut kāda briesmīgi grūti. Bet nu, to, ka bija daudz prasības, bija tādas, teiksim, kas bija jābūt, tev jāievēro tas un tev jārunā tas un tās mūžīgās avīzes lasīšanas un tā atbildēšana par tiem jautājumiem un tā slavināšana. Un ir sevišķi, ja mājās ģimenē drusciņi savādāk tās lietas skatījās, un tad reizēm tā bija grūtāk. Bet es neteicu, ka būtu briesmīgi slikti, bet nu, salīdzinām tā, kā tagad ir. Bet mums arī bija klasē audzinātāji, skolotāji Marnauzi, es domāju, viņi bija ļoti stingri skolotāji. Bet vienīgi, ko es par viņus varu teikt, viņi man vienmēr lika divnieks valodā, bet atcerējumos literatūra man bija 5. Viņa, ko iemācīja, tas ir tiešām literatūra viņa iemācīja. Viņa mācīja tā pasniegt arī kaut vai to pašu padomu literatūru, bet viņa mācīja pasniegt tā, teiksim, ka tev ieinteresēja, nu, tu gribēji to izlasīt. Es domāju, ka tagad jaunie varbūt mazāk lasu grāmatas, bet nu, ko es visu laiku runāju. Sarmīte jau ļoti daudz izstāstīja, mēs esam klases biedrenes, tas nozīmē, esmu tikpat sena. Es varbūt uz tiem skolas vārdiem skatos tā pozitīvāk, man atkal liekas, es atceros to jautro, gaišo pusi. Mums bija ļoti labs klases kolektīvs, mēs bijām kopā, nu, gan darbos, gan nedarbos. Nedarbi bija pietiekoši daudz, bet tajā pašā laikā arī mēs mācījāmies.
Un ļoti pozitīvi, piemēram, es tiešām arī tajos gados, toreiz vidusskola, bet iedeva tādas pamatīgas zināšanas, un stājoties augstskolā, praktiski, konkurence varēja izturēt ļoti viegli, piemēram, ja es studēju latviešu valodu un literatūru. Un piemēram, angļu valodā man pietika augstskolā ar tām zināšanām, ko es biju ieguvuši mācoties skolā. Tā kā daudzos mācību priekšmetos tiešām šeit vienmēr ir bijis tādas pamatīgas zināšanas, kas bija iegūtas. Un par manu darbu mūžu pedagoģijā, neesmu strādājusi pārāk ilgi, jo viss tāds garākais mans darba mūžs ir strādājot bērnamā. Vairāk kā 20 gadus vadīju bērnam Ventspilī. Un arī varbūt tās, ko arī man liekas, ko skola iemācīja, kas man tā bija, teiksim, tās organizatoriskās iemaņas. Man vienmēr bija patiks kaut ko organizēt. Klasē bija kultūrkas, piemēram, stundu laikā iešana uz kino un tam līdzīgi, bet arī klasē organizēt tas tā forši bija, un tās organizatori iemaņas man arī vēlāk dzīvē ir diezgan daudz tā kā palīdzējušas. Tā. Un arī man liekas, ka vēlēšanos mācīties, jo es laikam arī tā kaut kādā ziņā esmu gājusi laikam līdzi. Esmu no tiem, kur arī sapratusi, ka jāmācās ir visu mūžu, un jau pēc 50 gadiem es vēlreiz iestājos augstskolā un ieguvu, studēju sociālās zinības. Tā kā tiešām par skolu vislabākās atmiņas un ļoti jauki. Paldies, mans vārds ir Aivars. Absolvēju Ventspils pirmo ģimnāziju 76. gadā. Pateicoties skolotāju kolektīvam, tā laika klases audzinātāji Ērmanei, skolotājiem Alviķim. Liekas, ka dzīvē ir kaut kas sasniegts. Mācības, protams, kā jau visiem, tāpēc man tagad rada lielu izbrīnu, kad ir jaunieši, kas mācās neklātienē vidusskolu. Man tas nav saprotams. Mums lika mācīties, un mēs nemācījāmies. Bet ja var nemācīties, tad es nezinu, kā var mācīties. Tagad kārtojot māju, atradu liecību. Man bija kauns, ka tā ir manējā. Bet droši vien tad atzīmes lika, ja tu esi pelnījis, tad tu arī to dabūji, ja? Bet zināšanas vairāk vai mazāk tika iegūts, pateicoties Ventspils pirmā vidusskolai. Absolvēju 80. gadā Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu, ieguvu sporta pedagoģijas fakultāti. 90. gadā Latvijas Valsts universitāti, finanses un tirdzniecības ekonomika. Un pateicoties arī skolotājiem, es redzēju mazliet pasauli, bija tā veiksme piedalīties Sarajevas olimpiskajās spēlēs. Tagad esmu pensionārs, vēl joprojām strādāju. Es domāju, ka tas viss pateicoties skolai. Paldies. Tā, mani sauc Uģis, es absolvēju Ventspils pirmā vidusskolā 1980. gadā. Arī kā nācu no lauku skolas, no Užavas, un pēc 8. klases pabeigšanas Ventspils pirmā vidusskola bija labākā iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību. Un
Es centos to arī izmantot un domāju, ka mans arī izdevās par spīti tam, ka bija lietas, kas traucēja, kā pēc tam es esmu sapratis, teiksim, būšana par komjaunatnes sekretāru, skolas komjaunatnes sekretāru man diezgan, ja es varētu izvēlēties, es būtu labāk nebijis sekretārs, būtu labāk mācījies un būtu tas, jo, kā kolēģi teica, ja viņai patīk organizēt, tad man nepatīk organizēt, bet es biju spiests organizēt skolas darbu. Es vairāk tāds malā stāvētājs. Bet, kā jau es teicu, tad tolaik tā bija labākā iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un pateicoties tām zināšanām, kuras es guvu šajā skolā, tad pēc tam nebija problēma. Bija diezgan problemātiski iestāties medicīnas institūtā, jo tolaik mediķa profesija, ārsta profesija un studijas medicīnas institūtā bija prestižs un konkurss bija liels un ar pirmo reizi man neizdevās iekļūt. Toties nebija nekādu problēmu pēc tam iestāties Latvijas universitātē, fizikas matemātikas fakultātē, pamācīties tur, saprast, ka tas, vai saprast, ka tas nav manējais, jeb arī, tomēr medicīnu es biju nodomājis mācīties medicīnā, līdz to es gadu pamācījos universitātē, pēc tam iestājos medicīnas institūtā un šobrīd strādāju kā ārsts. Jā, es esmu Ligita un beidzu šo skolu 1975. gadā. Un atnācu uz šo skolu arī no pamatskolas, no Pļavas skolas tagadējās. Un tad, kad man bija jāizvēlas, kur iet tālāk vidusskolā, tad jau bija iespēja iet arī uz 4. vidusskolu, jo bija atvērusies 4. vidusskola. Un man Radi un mans viens no tādiem cilvēkiem, ko es tā diezgan respektēju, teica, kādas vispār jautājums, jo ir jāiet uz 1. vidusskolu, jo visi labi cilvēki Ventspilī beiguši 1. vidusskolu. Un tā es atnācu uz šo skolu, 3 gadus es te nomācījos. Un jā, tiešām, varbūt ar tagadējo skatu droši vien mums nebija tik ļoti pretīm nākoši skolotāji un nebija tik ļoti labas attiecības ar pedagogiem, bet mums prasības bija un līdz ar to iestāties tālāk augstskolā tiešām nebija problēmas. Kaut gan tajā laikā nebija tā kā šobrīd, kad kādi 80 vai 90% aiziet uz augstskolām. Mums bija tie kaut kā 20-30% tādā laikā, jā. Un tas nebija tā, ka visi, kas beiguši vidusskolu, aizies uz augstskolu. Bet tad, kad Jānis Mēnesis paskatījās un paprasīja kaut kāds man jautājums eksāmenā, iestāja eksāmenā, un tad bija jūs esat no Ventspils 1. vidusskolas, tad jau viss ir kārtībā. Un tā kā mēs jau bijām zināma skola, arī jau tādā laikā ar labā nozīmē. Un tā es arī visu mūžu nostrādājos par matemātikas skolotāju, un šī skolā es esmu bijis strādājis, tā ir man patiesībā laikam tāda īsta. Un es esmu sākus kā matemātikas skolotājs plus pionieru vadītājs, pēc tam matemātikas skolotājs plus ārpusklases darba organizators, un pēc tam matemātikas skolotājs un mācību pārziņas direktora vietnieks. Tā tas mums ir pagājis. Tiešām tā kā, ir viss mainījies, ir ļoti daudz, kas mainījies, bet tie laiki, tas, kas bijis jaunībā, dabīgi ir skaistāks nekā tas, kas ir tagad, jo viss vienmēr bija zāle zaļāk
bet es cilāks. Tagad jūs varat varbūt pastāstīt, kā jūs atceraties pirmo dienu vai kāds ir pirmais iespējas vispār par ģimnāziju, kā vidusskolu? Man pirmais iespējas bija ļoti ne tāds, nu. Mums bija pirmā stunda sports, ārā, tur, kur tagad 6. vidusskola, tur bija sporta laukums, un man savajadzēs uz toaleti. Un es aizgāju un ieskrāju skolā un prasīju, kur ir toaleti, un man parādīja pirmā stāvā, un tā es aizgāju uz zēnu toaleti. Tas man bija šausmīgs pārdzīvojums, teikšu, kā ir. Nu, tā, pilnīgi nezinot, tu tā ieeji kaut kur. Un vispār jau skola bija drūma, patiesībā, drūma. Pēc Pļavas skolas man viņa likās ļoti, ļoti drūma. Un tagad, tur, kur tagad strādā, man liekas, vēl skolotāja Kalniņa Monika. Tas kabinets, tur es arī diezgan daudz pēc tam strādāju, tie logi, kuros ir caurvējš, kurus nevar aiztaisīt, tie 10 grādi kaut klasē, tie augstie ūdeņi, nu, tādā ziņā bija diezgan. Tas pirmais iespējas nebija labs. Nu jā, kad es sāku mācīties, es biju nomācījies 8 gadus Užavas pamatskolā, arī atnākot, grūti pateikt, nu kā jau lauku zēns ieradies lielpilsētā, daudz bērnu skolā, bet tas, ko teica, šobrīd jā, skola ir plašāka un gaišāka, arī manā laikā es atceros to, ienākot pa durvīm, tūlīt bija, tur bija ģērbtuves, un tur patiešām bija diezgan, nu, tāda kriminogēja, es varētu teikt, vieta. Jā, pēc tā pieredze, jo pēc tam bija diezgan, nu, jā, tur bija tāds tumšs un ērts un silts, kur nolīst. Nu, jā, es arī nepieminēju, es arī nāku no Pļavas skolu. Un, protams, man jāpiekrīt Ligitai, kad arī bija, kad bija izvēle, tad tas ir viennozīmīgi Ventspils pirmā vidusskola. Nu, nezinu, varbūt es lielu starpību no vienas skolas uz otru nejūtu. Draudzīgums ziņā. Man liekas, ka mums klase bija kaut kā ļoti draudzīga un diezgan ātri izveidojās labs kontakts ar klases biedriem, kas tā varbūt, nezinu kāpēc, varbūt tāpēc, ka tās sekmes nebija tik labas fizikā. Man atmiņā vēl stāv skolotājs Pukjāns, no viņa, nu šausmīgi bailes bija. Vienīgais, ka man palīdzēja Sniedziņu valdes, mans klases biedrs, ar ko mēs kopā sēdējām, tad, ja kaut ko es nezināju, tad viņš man piepalīdzēja. Jā, tad, bet cepur no skolotājiem Pukjānim, jā. Nu, es varbūt ļoti nesekoju līdzi, bet televīzijās un vēl es dzirdēju, ka kāda ir tagad jauniešu attieksme pret skolotājiem. Nu, tad mūsu laikā tā nebija. Jā. Paldies. Jā. Es gribēju piebilst, ka man arī bija tā laime, nu, mācīties skolā, kurā skolotājs bija skolotājs Pukjāns. Diemžēl man nepaveicās, jo man nebija iespējas pie viņa mācīties. Pie viņa mācījās mana māsa, tā kā. Bet, ko es gribēju piebilst, ka no viņa bija bail arī tiem skolēniem, kas pie viņa nemācījās. Un leģendāri bija viņa izteicieni. Mana māsa bija pierakstījusi nu, tās fizikas klabēji, tās brīvās vietas, faktiski
gan sākumā, gan beigās ar visiem izteikumiem. Jā. Skaidrs vairāk nekā puse un akmens mans kungs. Es nepieminēju, es arī nāku no lauku skolas, jau tagad neeksistējušas ir pamatskolas, bet izvēle, kur mācīties, man nebija nekādas šaubas, jo šeit jau man brālis mācījās. Un man atkal likās tā, ka pēc tā, man laikam ir tāda tiesa, man patīk senas ēkas, un es tā kā likās, ka tādu ļoti ar tādu lielu pietātu pret šiem telpām, pret skolu. Un varbūt tāpēc es to drūmumu arī tā nejūtu, jo man tā likās, ka tas ir kaut kas tāds svarīgs. Un par skolotājiem, kas šeit runāja, tās ir leģendas. Un par pirmo dienu, es nezinu, ko tur vairs var atcerēties. Tas bija tik sen. Tad jau jāizdomā kaut kas, bet tiešām tas par katru skolotāju, man liekas, mēs varam teikt, ka tās ir leģendas. Par lielāko daļu, jebkurā gadījumā. Jā, par skolu runājot, es laikam esmu viena no tām, kas var teikt, kas ir dzīvē laimējies mācīties interesantās skolās. Līdz 5. klasē, 1.5. klasē mācījos Popas Muižā skolā, pēc tam mani māsa paņēma pie sevīm Snēpelē, arī ļoti skaisti Muižā mācījos. Un tad, protams, atnācu uz pirmā vidusskolu, tad bija, jo viņi tuvāka autostacijai, cik man bija jābrauc uz laukiem. Bet runājot par skolotāju Pukjānu, es nezinu, kāpēc no skolotāju Pukjānu mums bija bērni. Mums likās, viņš gan ļoti miermīlīgs. Man taisn otrādi bija, ka man bija konflikts ar Pukjāns man bija konflikts, un Pukjāne pirms eksāmeniem man arī pateica, kad es varu uz eksāmenu nenākt, jo viņi man tik un tā izgāzīs. Protams, ar kādu šausmīgām bailēm es gāju to fizikas eksāmenu, bet taisn tad, kad es biju iekšā un jau zināju, ko es runāšu un kā es runāšu, vienu jautājumu es nezināju. Viņa izgāja laukā un pie mani pienāca pats Pukjāns un teica, videniece, kas te ir? Es saku, es šito īsti nezināšu. Ko nezinu? Ņem to ampermetru, skaties un domā. Un viņš pieņēma no maniem eksāmenu un es izgāju ārā palēgdamies, nāca Pukjāni, noliku. Tā kā es varu teikt, ka Pukjāns bija ļoti labs skolotājs. Bet par skolu runājot, es gribu vienu lietu pateikt. Pirmkārt jau bija tas, kad ļoti mūs baidīja to, ka beidzot skolu visiem jāsaņem raksturojumi. Un raksturojums bija diezgan svarīga lieta, iestājoties augstskolās. Un tā arī bija, kad es stājos Lauksnes akadēmijā, man bija raksturojumā viens tāds teikums – ignorē inteliģenci. Man pasniedze prasīja, ko tas nozīmē. Un es šai dienai nezinu pateikt, ko tas nozīmē, bet tā man bija ierakstīts. Bet par skolu gribu pateikt to, ka mums skolā bija klasē pašiem jātīra. Klases jāslauka, jāmazgā tāvs, jātīra. Un kas visšausmīgākais bija, kad birste un lupats bija zelta cenā. Jo viens otram tās lupats un birstes čiepa, kā tu beidz, tu gribi iztīrt klases, bet nav jau ar ko, lupata nav, birsta nav. Un tad bija jāiet pie apkopējas, bija tāda maza štemberdziņa, drausmīgi nikna, maza un nikna. Un tad no viņas ar lielu lūkšanos jāizlūdas, var neiedot vienu lupat gabaliņu, ko izmazgāt klases. Mēs jau labprāt to darīt, bet vienkārši nebija ar ko. Tā mums gāja. Nākamais jautājums man būtu, kas bija jūsu mīļākā vieta skolā, kur pavadīt laiku un kāpēc? Bufete, mēlītes, tagad es ieeju, man bija mēlītes, un tagad es bitītē ieeju kafēnīcā, un es vienmēr paņemu ik pa laikam mēlīti, lai atcerētos skolas laikus tiešām. Pončikiem es varu pastāstīt tāds interesants notikums, ka Pončiks vārī bija ar ievārījumu, nes no virtuves karstus, kur tagad ir ķīmijas laboratorija, tur bija bufete, un mums klase bija, kur otrais kabinets bija. Un parasti kā noskane zvans, tā jau zēna vien kāja stāvēja pie durvīm, jau pirmie rāsti iekšā tajā bufete dabūt tos Pončiks. Bet tā jau mācījās arī mazie bērni. Un bija skolotāja jau bija atvedus mazos bērnus pie bufetes nolikus, ka viņi pirmie stāv rindā. Tas zvans noskanēja, protams, mūsu Edgars pirmais iedrāzās uz to bufeti, bet tie mazie jau bija sapirkušies tos Pončiks.
Viņš stāvēja pie durvīm, kurš mazais nāca ārā, paņēma pončiku no kodās, atdeva un teica, šodien pusfabrikāts. Protams, ka mazie nosūdzēja, un Edgars dabūja ietās taisnoties, kāpēc viņš maziem bērniem noēci pusponči. Tā, grūti pateikt. Man liekas, ka viss skola ir super, bet tās ģērbtuves trūkst. Jā, es pievienojos tādām ģērbtuvēm, lai gan viņas izskatījās. Patumšas bija, patumšas. Bet, man patīk mana klasa, un tur parasti vislabprātāk uzturējās. Skolotājs Pukjānas klasa. Man, tā kā es tāda aktīvis biju, tad man tiešām vismīļākā vieta bija komjauniešu istaba. Jo tur bija skolotājs Šarikov. Jā, un skolotājs Šarikov man bija atslēga, un es šeit tur varēju palikt, tad, kad citur nepalika. Es esmu arī kāds mācības stundas tur pavadīju. Tā, bet maz, es biju diezgan kārtīgi. Bet, jā, man tā bija tāda. Pēc tam es arī tur, kā darbinieks strādājot, man bija tāds kabinets. Jūs varētu pastāstīt, kas bija jūsu mīļākais skolotājs, kādā priekšmetā un kāpēc? Man bija Eiermani. Es visu laiku biju domājis, ka es būšu ķīmiķis. Un gāju ķīmijas pulciņā un gājām ar Eiermanu uz kapiņiem pa nakti. Bet, ķīmijas eksāmenē dabūju 3, un līdz ar to es neaizgāju. Jo man aizgāja vienkārši šķirnes ciet. Es neko neatcerējos vairs pēkšņi. Bet viss vidusskolas laika man likās, ka ķīmija ir vislabākais eksāmena priekšmets. Es gribētu teikt, man nebija iespēja, man bija jāmācās vācu valodu no trešās klases. Laikam, no trešās vai ceturtās sākumā izvēlēties. Bet man ļoti patika angļu valoda, un tāpēc es varu teikt, man mīļākā skolotāja bija Iranda, jo viņa man ļāva. Es neatceros vienā no vai 10. vai 11. klasē, viņa man ļāva ņemt fakultatīvās nodarbības vienam pašam pie viņas, un tā faktiski es gadu nomācījos vēl papildus vienu sešu valodu. Man būtu grūti nosaukt labāko skolotāju. Man liekas, ka visi bija skolotāji ļoti labi. Pret visiem bija ļoti liela cieņa, respekts. Jā. Ja jānosauc viens ir, tad es saukšu skolotāju Jābiķi. Jā, jo tur nebija jāmācās. Es arī gribēju pievienoties, ka vienu nosaukt nevar, bet dažādības pēc es teikšu skolotājs Ķepals. Jā, es varu tiešām teikt, ka pat grūti nosaukt kādu, jo viss skolotāji bija, it sevišķi tā šodienas prāt domājot, ka tomēr šitiem razgaļiem visiem iedot zināšanas, arī tie, kas sevišķi negribēja mācīties, ka tas ir jāmāk. Es varu teikt, ka man mīļākā skolotāja Bukovski, jo es te nepārtraukti pēc stundām pie viņas vien sēdēju. Bet vairāk laikam jau, lai arī ar skolotāju Marnauz diezgan daudz domstarpības mums bija, bet, es varu teikt arī, ka viņa arī bija ļoti laba skolotāja. Un skolotāju Ābiķi es arī esmu ķēdīti dabūjusi tā kārtīgi, jo to vēdra presīt man nebija un nav arī tagad viņa. Varbūt jums ir kādi teicieni vai kaut kādi dzīves mācības, ko skolotāji teikuši vienkārši stundās, kas ir palikuši atmiņā, kaut kādi citāti. Es vispilgtāk tagad atceros elektrotehniku, jo mums meitenēm bija tāds niķis salikt visu pēc krāsām vadiņus, un tad bija tas, un atkal tās kazas izsita korķus. Tāds īsti teicis, pat, visādi teicu, ko skolotāji ir teikuši.
Bet par elektrotehniku runājot, jā, labāk par to nepieminēt, jo man godīgi sakot ļoti patīk pie skotēja Pukļāna elektrotehnika, un tur bija ķēdes jāsaslēdz, un man tas liekas, ka ļoti ātri viss izdarīšu, un kā slēdz iekšā, tad, protams, ka viss gāja pa gaisu, un nekāda laba atzīme par to jau neielika. Kāda īsti teiciena, man pat ir grūti pateikt. Skotēm Arnauz vienmēr mums atgādināja, nelaužaties aizslēgtajās durvīs, un tad vienmēr tik, ko tad slēdz tās durvis ciet. No skolotāju izteicieniem pirmā vieta ir Pukļānam, jau pieminētie izteicieni. Tie ir nemirstīgi. Nu jā, es pievienojos. Man arī es pats bieži nē, bet izdevību gadījumā lietoju skolotāju Pukļāna teicienu. Skaidrs vairāk nekā pusi. Tādas konkrētas izteicienas es neatceros. Pukļāns ir jā. Tam es tur visiem ko delta dzeguzīti un tā tālāk. Viņam tie bija katru stundu un ar ironiju un bez ironijas un visādi. Bet tād, katram skolotājam jau bija kaut kā tādi mīļākie teicieni tādi. Un manai klases audzinātāji bija tā, ka viņi uzrakstīja uz tāfeles kaut ko pilnīgi aplam matemātiski. Tad viņi dzēs to tāfeli nost, un tāpat jau visiem viss ir skaidrs. Labi. Tagad es gribētu izspēlēt to spēli. Un tā spēlē princips ir tāds, ka man ir tāds īsts tekstiņš par ģimnāziju. Un tur ir daži vārdi, kas trūkst. Un tad jūs, nezinot to tekstu, jums būs jāievieto tie vārdi. Tā kā es jums palūkšu, piemēram, lai es pasaku kādu īpašības vārdu, es pierakstīšu, un tad beigās es jums izlasīšu to tekstiņu, kas mums ir sanācis. Tā, lai būtu jautrāk, tad jūs varat kaut kādus tādus savādus tos vārdus teikt, tā, lai vienkārši smieklīgāks tas teksts sanāk. Un tad mēs varam tā vienkārši pēc kāds iet, katrs vienu vārdu un pasaka, tad man vajag īpašības vārdu vajag. Pirmo īpašības vārdu. Jā, vienu īpašības vārdu. Skaļš. Vēl vienu īpašības vārdu. Raips. Darbības vārdu. Skriet. Vēl vienu darbības vārdu. Muļķoties. Īpašības vārds. Mīļums. Īpašības vārds. Stulps. Īpašības vārds. Gums. Vēl viens īpašības vārds. Rasns. Vēl viens īpašības vārds. Nenopietns. Lietvārds. Akmens. Darbības vārds. Joņot. Lietvārds. Saule. Darbības vārds. Skriet. Jā. Gāzt. Īpašības vārds. Nemirstīts. Darbības vārds. Un darbības vārdu. Rāpot. Labi. Vēl viens darbības vārds. Ripot. Cilvēks, kāds no mums, kāds no jums, kāds nav to viens cilvēks istabā. Vienkārši izvēlēties kādu. Jā, vienu no jums. Karmīte. Īpašības vārds. Zaļš. Vēl viens īpašības vārds. Melns.
Darbības vārds. Mācīties. Vieta skolā. Ētnica. Vēl kāds no jums? Cits cilvēks? Aivars. Īpašības vārds. Raips. Darbības vārds. Strādāt. Lietvārds. Skola. Darbības vārds. Urbt. Īpašības vārds. Skaists. Vēl viens īpašības vārds. Un pēc tam vēl viens. Brīnišķīgs. Mūžīgs. Okay. Tā. Tad teksts mums sanāca šāds. Laipni lūdzam Ventspils valsts 1. ģimnāzijā, kur skaļie skolēni raibi pavada laiku skrienot un muļķojoties. Mūsu skola ir pazīstama ar savu mīļo arhitektūru un stulbo skolas vidi. Mēs ģimnāzijā lepojamies ar savu skolēnu dumjumu, rasnumu un nenopietnību. Un ar viņu panākumiem akmeņa joņošanas un saules gāšanas jomās. Arī mūsu skolas skolotāji un skolotājas ir ļoti nemirstīgi. Viņi spēja iemācīt skolēniem visu nepieciešamo, izmantojot dažādas metodas, piemēram, rāpojot vai ripojot. Šodien esam satikušies arī ar dažiem mūsu absolventiem, lai parunātu par viņu pieredzi Ventspils valsts 1. ģimnāzijā. Mūsu viesis Sarmīte skolā bija ļoti zaļa un melna. Vislabāk viņai skolā patika mācīties ēdnīcā. Savukārt absolvents Aivars skolu atcerās kā raibu vietu, kur strādāt, un viņa mīļākais priekšmets bija skolas urpšana. Tātad, neatkarīgi no tā, vai esat pašreizējs students, kurš risina skaistos uzdevumus, vai arī esat absolvents, kurš atceras brīnišķīgās ģimnāzijā pavadītās dienas, atcerieties, ka ģimnāzija nav tikai vieta, kur mācīties, tā ir mūžīgu individu kopiena, kas veido mūsu nākotni. Jā, tad mēs varam turpināt ar jautājumiem tālāk atkal. Vai jums ir kāds skolas pasākums, kas ir palicis atmiņā ļoti, kas izceļās? Jā, mums bija ļoti skaisti, teiksim, ja bija klases vakara, tad tie bija ļoti pa tēma. Teiksim, mums nebija tā vienkārši klases vakars sajiet un paballēties. Ne, mums bija pa tēmām, vai tās bija dzimšanas dienas svinības vai kaut kā izzināšana. Nu, tāds bija tāds saturīgs. Nu, protams, arī skolas balles bija skaists, pat cik mums skolas balles spēlēja mūsu pašu orķestris, ja, kur spēlēja mūsu klasbiedrs Herberts un jaungadi karnevāli, jā, uguntiņas. Nu, tie bija ļoti skaisti vakar. Tas nekas, ka bija jānāk atkal tās pašās baltās blūzēs un svārkos, no nedrīkst nenāk citās tērpos. Bet, nu, tie bija patīkami, skaisti. Tie bija skaisti. Mēs jau visu to skolas pasākums tur jau nosauc, bet cik es atkal atceros, tie bija dziesmas svētki, kuru mēs piedalījāmies. Un vēl bija tādi saucamie fabricusiešu salidojumi. Tie arī bija labie. Protams, vislabākie bija klases vakari, no nesenajiem 100 gadu jubileju skolai. Man labāk palicis atmiņā mūsu skolas piedalīšanās televīzijas konkursā. Kā mums saucās? Nē, tas bija vidusskolu konkurss, kur visu laikam, jā, ko tu proti, kur mūsu Ventspils skolas komanda, pirmās vidusskolas komandā bija Ģits Kristovs, kas bija komandas kapteinis, un mans klases biedrs Rauls Vēliņš, un mēs ar Raulu bijām sagatavojuši, tu katrs gatavoja savu tēmu, un šķiet mums bija
bioloģija, nu, viss, kas saistīts ar dabas zinībām, un vienu lietu mēs zinājām dzelžājumu, ka ērce nav kukājums. Un tad televīzijas tiešraidē vai filmēšana tā bija kāds no citas skolas sajauca šo un nosauca ērci par kukaini, jā, un tad Rauls cēlās kājās, bet ērce nav kukaini. Tā kā es skolas laikā bija arī kultūrkas, tad, kad es mācījos šeit, mums bija vien ārkārtīgi skaists karnevāls. Absolventi tagad arī jau vismaz nostrādājis par skolotāju, tā Maizīt Sandra, viņi bija galvenais kultūrs, un mēs bijām tāds palīdz. Un iedomājieties to zāli, kurā tagad, tur bija sporta zāle mums, un sporta zālē bija, kas piedārās pie sporta zāles, un bija logiem priekšā režģi, koka režģi, kurus vienmēr ņēma nost, un tur logos lika iekšā tādas liels papīra zīmējums, un tie bija no stāras liela zīmējumi, tos mēs visi paši zīmējām, un visi logi bija tādi. Jūs laikā arī tādi bija? Bet mums bija. Un tad tas viens karnevāls, tas bija vienkārši, man liekas, izcils. Es vienīgi Aivars varētu būt tur piedalījies, bet pāriem, man liekas, nē, tas ir 70 kaut kāds 4. gads. Un tur bija visi tikai maskās, un tas bija pasākums, kas bija ārkārtīgi aizrautīgs un ļoti skaists ar visādiem cūku pupām un šņukuriem un tā tālāk. Bet pasākums bija, ka 12 krita maskas un pasākums notika līdz 2:00. Jā, tas bija tāds, jā, bet tur neviens nebija bez maskas, neviens, jo priekšā pie durvīm trepēs, pie ārdurvīm ārpusē, tika parādīt maisiņu, vai tev ir maska, un augšā, tur, kur tagad ir izrāži, tur bija tāda pārbaudīšana, ka tālāk, ja tev nav tā maska uzvilkt, tad tālāk tu netiec, un viss bija tikai maskās. Tas bija tāds ārkārtīgi grandios pasākums. Tur bija ļoti daudz cilvēku. Nē, man liekas, ka jūs to neviens vēl jūs tagad nav pieredzējuši, bet mums bija lotosi vasarā. Mēs strādājām laukos, veselu mēnesi, visa kaut kāda grupa, un dzīvojām ārā, un visi kopīgi darījām visādas darbus, un es esmu bijusi lotosos kā skolnieks pie Durbē, tas ir pie aiz grobiņas, un vēl arī robežos, tā kā mums iespēja apceļot arī Latviju. Varbūt pastāstiet kādu smieklīgu atgadījumu, ko atceraties no gimnāzijā pavadītā laika, vai kaut kāds, varbūt kaut kāds ziepes, ko savārījāt, vai vienkārši kaut kas jautrs, kas notika tā, ar ko padalīties. Šo jautājumu es gatavojos. Mums bija tāds priekšmets militārā mācība, kuru vadīja skolotājs Sojevs. Un mūsu klasē bija, teiksim, kā lai tāda. Tie bija 70. gadu beigas, jā, un tad tā kā varēja bišķiņi brīvāk, un mūsu klasa bija tāda, tur bija gan bišķiņi, jā, bija, kas varēja atļauties, jo bija Pukjāņu dēls bija manā klasē, un bija, ja nemaldos, 3 vai 4 puiši, kas bija pārnākuši vidusskolā kādreiz mācīties to 4. vidusskolas, kas arī mums tā kā uzpils Ligzdiņš, Leimanis. Un Rauls arī neatnāca no 4. vidusskolas Vēliņš. Lūk, tātad, un parasti mums bija diezgan tāds interesants vēstures stundas, un arī šīs militārās apmācības stundas, es atceros pirms vienas,
mēs izdomājām, es vairs neatceros, kurš izdomāja, ka ir jāpalaiž dūmi, teiksim, jāizdedzina ķemme, un tad mēs pielaidām to militāro kabinetu pilnu ar dūmiem. Ar domu, ka, varbūt mums nenotiks tās stundas tagad, Bet, faktiski reakcija bija tāda, kādu mēs absolūti negaidījām, jo skolotājs ir sajūs ieraugot, ka kabinets ir pilns ar dūmiem, burtiski atplauka, gāja iekšā ar vārdiem, ne tādas lietas vienas esmu redzējis, tā kā tāds gadījums. Es jau teicu, ka mēs visi skolotājs cienījam, bet, bija piemirsies jau Sojevs. Laikam viņam, tika, kaut kā pret viņu tā atļāvamies, ko pret citiem skolotājiem nekad neatļausos, Nezinu, kāpēc. Tagad man varbūt tagad ir kauns un nērts par to, jebkurā gadā viņš bija skolotājs tomēr. No šodienas, labi, droši vien, bet tur bija, tur jau speciāli tomēr tik gatavojamies stundai, latviešu valodu viņam bija pagrūti, varbūt to mēs arī izmantojam un bija diezgan jauki. Es nezinu, man liekas, tās lielākās jautrības ir tās, par kurām varbūt arī nevajag publiski stāstīt, jo tāds bija ļoti daudz mūsu klases kolektīvam. Tā kā, bet, dažādi jau bija. Tad vienu brīdi puiši audzēja garus nagus, piemēram, un tad sporta stundā viņa apvienot bīnu, nenolūst, un pēc tam viņš nolauza klases biedrinei aizpievējuši kruštu, kā laidu vaļa. Tas bija labi. Es pastāstīšu, kā mums būtībā mūsu klase izgāzās Rīgā. Skolotājiem ar naudu mums diezgan bieži veda Rīgā uz teātri, pat cik valodas skolotāji bija. Un es atceros tāds spilgti, toreiz mēs braucam bija Gorkī dibenā smaga izrāde, un tajā piedalījās tagad aktrise tāda Anda Zaice, tāda tieviņa smalciņa. Un tur tas temats jau bija tāds ļoti, ļoti dramatisks un smags, ka viņa tā skatuves dibenā meta to šinelu nos, ka atbrīvotas no visā tā netīrā un no tā nepieņemamā. Viņa aizietēja skatuves dibenā un nomet to šinelu un paliek kaila. Tāds klusums, milzīgs klusums, tai zālē. Uzreiz atskan mūsu Imantiņa balss. Cik kārna! Visu ceļu skolotājiem Arnauts par to nevarēja nomierināties. Bet viņš tiešām bija ļoti vārsteigts tajā laikā. Ir daudz visādi. Arī tādu, ko var stāstīt. Un viens, piemēram, es nezinu, kāds tagad ir, kā skolnieki to tagad varētu izdarīt, bet mums bija jāraksta kontroldarbs, ko mēs šausmīgi negribējām, tāpēc, ka tā bija ķīmija un smagi un tā. Un Eira man teica, ja man būs, kur tā bija pirmdienas rīts un skolē bija bijusi jubileja un tā, un mums jāraksta tagad tas kontroldarbs. Viņa saka, ja man būs, kur gulēt, tad es varu, tad jūs nerakstīsiet, bet ja man nebūs, kur gulēt, tad rakstīsiet. Vai mums bija grūti? Mēs sameklējām mazos tos soliņus, bija tādi maziņi tādi teņķīši skolā, bija tādi mītas. Komjauniešu istabā. Tos noklājām priekšā, atnesām spilvens, atnesām segas, visu nolikām priekšā un teica, lūdzu, skolotāji, jums ir kur gulēt. Un Inga pasmējās, un teica, labi, tad jūs nerakstīsiet. Un tad arī tā mēs varējām tikt galā. Bet bija tomēr tāda daudz labestīgi joki bija tāda, nevar teikt. Mums bija arī klasbiedri, kur tā nejauka kaut ko darīja, bet, principā pa lielam viss bija tādi jauki. Tanī savā klasē bija, kur to mušu stāncināja Kalniņam, jo tā nebija tā klasa. Bija tāds direktors Kalniņš manā laikā. Arī savā laikā. Nebija vairs Kalniņš. Vītoļ jau bija.
Un Kalniņš bija tāds, nu, ļoti tāds mierīgs, ļoti tāds ieturēts. Nu, tikpat kā nevienam, nu, viņi vispār neievēro skolu. Bet tā pašā ķīmija, tā fizikas kabinetā, viņš fiziku arī mācīja. Un viņam, nu, visādi nes cauri skolnieki. Tas nebija tā kā no manis, bet es atceros to, ka skolnieki piesēja mušai matu garu, nu, meitenēm bija garu matu, piesien mušai pie kājas un ar kniepadu pie skolotāja galvas piesien pie galvas. Un muša guļ tur apakšā, nu, un kā tas skolotājs iet garām, tā lielāk un viņš nevar saprast, un visas klāsts tādīgi smējās, un tā, un nenotiek, tā vajag viņai notikt, un tā vairāk, tā viņam kurpes zagas, tā ir visādi. Man liekas, tas nebija mazais uzpils vai Štēmans, tas bija Štēmans, kas nāca skolu ar Spaini. Spaini ir grāmatas. Jā, citādi visādi dīvainiši. Pa ko varēja visu pēc tam uzjautrināties. Jā. Nākamais jautājums būtu, vai bija kāds izaicinājums, kamēr jūs mācījāties ģimnāzijā, un kā jūs to pārvarējāt? Varbūt tās ir skolotājas vēstules vecākiem, varbūt tās. Nu, teiksim, izsaukt vecākus uz skolu par pārdarījumiem, bet es ar to labi tiku galā, jo es pat atbildēju, ka es nevaru tikt, jo man daudz darba ir. Un tad skolotāji vēl kādreiz uzrakstīja, otrais, un tad es atkal atbildēju skolotājiem Arnauzai, un tad viņi, ja droši vien jau tagad, es domāju, ka viņi arī to saprata, jā, bet nu, tad vairs nesauc. Domāju, ka tāda speciāla izaicinājuma, nu skaidrs bija viens, ka, ja tu iesācis vidskoli, tad viņai ir jāpabeidz. Es saku, kaut gan man taisījās izslēgt ārā, bet ne jau par nemācīšanos. Man taisījās izslēgt par to, ka es biju atļausies matus nokrāsot. Un man bija uzstādīts, vai nu dabūsi atpakaļ tādu krāsu, kā tev bija, jeb tu par skolā nerādīties. Un tad tā laikā bija ļoti jāpameklē kaut kādu pelēku piķi, lai dabūtu atpakaļ tos matus. Kaut man pašai vienalga gaiši mati. No tāds pārkāpums, ne jau, teiksim, pa mācībām. Bet, nu, skaidrs bija viens, kad skola ir jāpabeidz, un pat cik es dzīvoju pie māsas, bet man teica, paps noteikums bija tāds, ka viņš nepārbaudīja, kā es mācos un kas. Viņš vienkārši uzticējās man. Un es zināju, ka es nedrīkst vecākus pievilkt, ka man vidskola ir jābeidz, un ne tikai jābeidz, bet man arī jāpalīdz māsai ir, pat cik es pie māsas dzīvoju, un jāpalīdz māsai ir gan viņas meitiņa auklēt un audzināt, un arī darbus padarīt, jo tomēr tajā laikā bija tie darbi kaut kā vairāk, jo mēs nepateicam arī to, ka, teiksim, pēc 9. klases beigšanas mums mēnesis bija jāstrādā praksē. Mūs aizdzina uz tajā laikā saucamās trojkām. Mēs, kur tagad ir lielais prospekts, kur ir tās pastmāja, tās mājas mēs būtībā piedalījies pie tās mājas celtniecībā. To pirmo gadu veselu mēnesi, vismaz man bija jātīra, bija tie balkoniņi, bet tie pirms krāsošanas bija smilšpapīri jātīra. Tad būtu veselu mēnesi smilšpapīri tīri no balkoniem rūsas nos pirms krāsošanas. Pēc 10. klases mūs aizsūtīja uz Pārventu Stradiņielā. Tur mēs arī cēlām kaut kāds mājas. Tur drusciņi vairāk, man liekas, kādu pindzeli reizēm iedēja rokas. Tur bija citā brigādē. Bet, nu, tāda palīga darba, bet, nu, veselu mēnesi bija mums jāstrādā. Un pat cik es arī dzīvoju laukos, tad, protams, ka laukbērniem vasarā vispār ir jāstrādā. Tagad tā laika jau drusciņi bija savādāk. Nebija tas brīvais laiks Itālijā. Sarmī tur tīrīja, es atceros, ka es krāsoju toleti. Lielajā prospektā, tur, kur tagad raudzītas veikals, man liekas, tur. Un nu jā, un tad pēc 10. klases Ventspils naktās tur kaut kādas tranšējas mēs rakām. Tur bija puiši daudz. Nakts ugunsdzēsējs, es atceros.
šoreiz es neko neatceros. Jā, nu vispār tas nav izaicinājums. Tas pats par sevi bija saprotams. Jā, ka skola jābeidz. Vai vispār savādāk nevarēja būt. Es nezinu. Mūsu laikā nebija jāstrādā. Tad jau laikam sāk. Jaunie laiki jau nāk tuvoties. Bet droši vien, ka jūs esat vairāk ieguvuši. Nē, mums kaut kā tagad papildus projektī nāk celtniecības. Mums te bija arī papildus mācīs šķēle, nāk no remonta kantora, mācīt mums celtniecības pamats. Un automācija. Nu tad mums jau tāds nebija. Seviels mācīja automekānismu, bet jā, paši profila. Nu, jā, man lielākais izaicinājums bija apvienot mācības ar sabiedrisko darbu, kas man tolaik bija vadīts skolas komjānatnes. Restīvi imitēt darbu, un man tas bija grūti, ka uz papīra ir jābūt pārgājienu zelta rudenim vai pārgājienu zaļajam pavasarim. Katru pusgada darba plāns visai skolai. Bet patiesībā jau nekas tā nenotika, tas viss bija vispār. Nu, man bija viens izaicinājums, bija tas, ka mums bija jākārto automācībā eksāmeni, ne tāda eksāmena, kā skola. Un skolā tur, kur tagad tā vieta vispār vairs nav, mums bija mazā mājiņa, kur bija darbmācība, kur bija slēpes stāvēja, un tad bija arī lielā mašīna. Un lielais, es jau nevaru, gazīgs, vazīgs, kaut kāda liela mašīna ar lielu kuzavu, un mēs mācījāmies visu par tiem motoriem un par visu to, kas tur tas ir, un tad mums bija jāizbrauc. Mums vajadzēja arī pēc tam likt tiesības ar tā mašīnu. Un te, kur tagad stāv mašīnas, visas skolēnu mašīnas, tur bija tāda diezgan šaura tā vieta, un tur mums vajadzēja to mašīnu apgriezt, vai iegadzīt atkal atpakaļ garāžā. Nu, neizdevās. Bet pēc tam, ka mēs tad bijām kaut ko pamēģinājuši, pēc tam mums tomēr neiedeva tās tiesības. Jo jums iedeva tiesības? Bet vienu brīdi pirms manis deva tiesības, bet tad, kad man bija jāliek tās tiesības, tad mēs tur bijām to mašīnu laikam saskādējuši vai kā, un tad atteicis, ka tiesības nebūs, jo neatbilst materiālā bāze, blā, 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 kaut kas tāds. Bet tas bija izaicinājums ar to milzīgo mašīnu, trāpītais garāžu durvīs. Un tad noslēdzot šo podcastu epizodu, vai jums ir kāds padoms, ko jūs dot tagadējiem gimnāzijas skolēniem? Izbaudiet, nekad nebūs tik labi kā skolas laikā. Man 3 bērni ir beiguši pirmo ģimnāziju, un viens šobrīd vēl mācās. Un Gustavam un Edvardam es vairākas reizes esmu teicis, ka svarīgākais, ko var iegūt, tas ir iemācīties pašu mācīšanās procesu. Un, respektīvi, kā darbu, kā ikdienas darbu, un tas varbūt ir svarīgāk nekā apgūt kaut kādas jaunas zināšanas, bet tieši šī prasme, manuprāt, ir vissvarīgākā. Es vēlētu tagadējiem skolniekiem cieniet savus skolotājus. Pievienojoties, es vēl gribētu varbūt teikt, ka es novēlētu ne tikai mācīties, bet arī, teiksim, vairāk pavadīt laiku kopā ar saviem klases biedriem. Un ļoti svarīgi tas ir pēc tam, jo nepavelti arī, kad es te tā kā caur puķiem stāstīju par tām mūsu ārpusskolas aktivitātēm, bet tas tomēr arī ļoti saliedē un nepavelti. Mēs joprojām katru gadu satiekamies, mūsu klases kolektīvas faktiski lielākā daļa, jā.
Un tas ir ne jau mācības apvieno jau tās pārējās aktivitātes. Jā, laikam tāda klasa, kāda mums ir reti, kad ir gadījusies, kad mēs jau 55 gadus pēc skolas beigšanas aizvien vēl esam katru gadu visi kopā, vai mazāk vai vairāk, bet vienmēr esam kopā. Es gribu novēlēt bērniem būt, es te reizēm nāku uz skolas izlaidumiem, skatos, es novēlētu vairāk bērniem saglabāt mīļumu, sirsnību pret klases biedriem, pret skolotājiem, pret skolu, jo ejot tālāk, būs citādāk, būs labāk, bet tā kā šī skolā, tā nebūs nekur. Un es domāju, nu kam jau ir tas mīļums pret skolu, es vienmēr priecājos, kad es eju jau garām skolai, ka es paskatos un priecājos, bet nu tiešām, nu tik forša, nu tik skaista, nu nav nekur citur, kā ir pirmā ģimnāzija. No ārpus skatoties, nu, un tas iekšā, kas visi pārveidojas un notiks, nu, tas viss ir tikai uz labu, un tāds, ko, nu, nevar nemīlēt, ir jābūt. Jā, bet kaut kā mēs viņu esam, ja, nu jā, bet mēs viņu esam pieņēmuši, jo tā, kad mēs atnācām, viņš bija visa, nu, tas ir tā kā aklā zarniņa, bet, nu, jāsadzīvo. Mēs nepieņēmām, bet jebkurā gadījumā lepoties ar savu skolu un nest skolas vārdu pasaulē. Un paldies jums liels. Tā, tagad mums ir arī tādas mazas dāvaniņas. Tā kā pateicība par piedalīšanos. Paldies. Es arī jums teiktu milzīgi paldies, ka jūs atsaucāties. Paldies, ka jūs atsaucāties un atnācāt, un es domāju, ka bērniem ir daudz interesanti. Bija ļoti interesanti, jā.